Labdien un esiet sveicināti, cienījamie futbola līdzjutēji! Pieslēdzamies no Hanzas vidusskolas stadiona, kur savā starpā pārspēļu otrajā atbildes spēlē tiksies Skanstes sporta klubs un futbola klubs Meta. Pirmās spēles rezultāts 6-1. Potenciāls uzbrukums šeit kreisajā malā. Rēķis. Rukhādze, labs moments, var izveidoties piespēlē, sitiens un nobloķē tur viens no Skanstes aizsargiem. Pirms tam raksta Austrijas zemāko līgu klubs pārstāvējs, tagad centrējums. Romanis izsit bumbu laukā. Denis Stradiņš. Lošvīlī. Piespēles priekšo, šis ir tas moments, kur ir jāizmanto sitiens un Toms Tolmans neizdodās gūt vārds Skanstei. Lieliska epizoda un aizpurietis. Pļaviņš tiek garām Kurcevam, piespēl gar vārtiem un 1-0. Uz to arī vilka jau un 19. minūtē spēles rezultāts tiek atklāts. Šķiet paši savos vārtos ieraida bumbu Metas spēlētāji un kas par sākumu Skanstes sporta klubā. Debitēt gan neizdevās, bet tāpat milzīgs sasniegums. Paskatīsimies šeit. Puzarevskis netrāpa vārtos. Šī bija labākā Metas iespēja pēc nospēlētām 23 minūtēm. Nu, un tāda kalibra uzbrucējiem kāds aizpurietis. Kļavīnskis. Kristaps Romānovs. No distancēs sitiens. Nu, un kāpēc gan ne? Kāpēc nepamēģināt? Pārbaudīt Tomu Tolmaņu modrību vārtos. Keršis. Piespēl Stradiņam. Stradiņš labi ieraug brīvo zonu sev priekšā. Apstrādā bumbu, piespēl gar vārtiem. Dans Sirbu krīt, Puzarevskis netiek līdz sitienam. Vēl viens kritiens un bumba pie Maikla Rūmaņa. Neizdodās Metas 9. numuram izdarīt sitienu. Nu, šeit vēlreiz Oskars Vienties tagad ar bumbu, piespēl Kurcevam. Kurcevs. Rukhādze spēcīgi ar vārtiem un Puzarevskim izdodas trāpīt pa bumbu, bet neizdodas to novirzīt vārtu mērķi. Bumbu laukā. Nu, Jānis Goba pēc pagājušās spēles teica, ka nebūtu šie ātri ielaistie vārti. Varētu būt pat ļoti apmierināts ar pirmo puslaiku. Paskatīsimies tagad Arčams Puzarevskis un 1-1. Nu, šoreiz gan izmanto savu momentu Metas 9. numurs. Apstrādā bumbu, labi piespēle pirms tam tur no kāda līdzīgi kā Kļavīnskis Metas U16 komanda. Dienā pārstāv un ar to triumfēja Baltijas līgā. Vai šeit nav aizmuguri ir Puzarevskis. Nu, Reģis krietni vien klusāks otrajā puslaikā. Pirmajās 45 minūtēs bieži viņu redzējām. Vienties gar vārtiem. Laba piespēle un Kurcevs. Nu, tomēr nespēja raidīt bumbu mērķī. Šī bija lieliski iespēja un, nu, jāsaka, labākais moments. Tiešām ļoti iespējīgā manierē uzvarēt vienu no spēcīgākajiem veselības klubiem, pagājušā gada čempioni. Nu, šeit vēlreiz tiek Skanste līdz tiešā maiņa. Kreisais malējais aizsargs nomaina kreiso malējo aizsargu. Tad numur 5 vairs laukumā neredzēsim, bet tagad Rals Pakulis. Labs uzbrukums Pakulis, sitiens pa vārtiem un atvaira Pļaviņš. Bet pamats tam visam ir kvalitatīvs centrējums. Tagad izdara sitienu un Maikls Rūmaņs tver bumbu. Glābi viņš savu komandu, neļauj nonākt iecinējos. Atradās Kristofers Reģis. Ļoti tūbīgi gūtiem vārtiem. Tagad Būrsma vārtu priekšā un neizdodās Keršam uzsit pa vārtiem. Joprojām 1-1. Un tur jau Kristaps Pļaviņš devies palīgā komandai gūt vārtus. Nu, varbūt Skanstei izdosies pārķert bumbu šeit, bīstama epizoda un Maikls Rūmans atsit bumbu. Iespējams pēdējā iespēja. Oskars Vienties gar vārtiem, sitiens un ir 2-1 ar pašu pēdējo uzbrukumu iespējams.
pēdējo sitienu šajā spēlē Kristaps Kēršis ar saviem otrajiem gūtajiem vārtiem šajā sezonā izrāja uzvaru meitai. Nu, tūlīt pat arī atskan galvenā tiesneša švilpa, spēle ir beigusies, un kas par noslēgumu, tas ir tas, par ko es jau minēju, ka būs iespējas un atliek vien tās izmantot.